Sveiciens visiem no Tenerifes un viena no vecākajiem kokiem, viena no vecākajiem kokiem pasaulē. Es ļoti vēlējos šeit nokļūt un sajust enerģiju. Es ļoti gribēju viņam pieskarties, bet pieskarties gan viņam neļauj, bet enerģiju sajust varu. Un vispār man šķiet, kokiem ir brīnumainas spējas cilvēkiem palīdzēt. Es arī Latvijā, ja ir vajadzīga palīdzība, tu vienmēr vari vērsties pie dabas un kokiem. Un dažkārt koks pat aicina tevi, apskauj mani, pieskaries man. Un tad, kad tu apmīļo šo kociņu, viņš dod neizsakāmu lielu enerģiju. Jā, vēršamies noteikti pie kokiem pēc palīdzības. Vienalga, kurā pasaules malā viņi ir mūsu koki, ir mūsu brāļi, māsas, un viņiem arī ir dvēsele, viņi arī jūt. Un es iedomājos, cik daudz, pat 1000 gadiem ir sajūtas šis koks, cik daudz viņš ir redzējis. Tu pie viņa pieeji un ir tāda sajūta, kā tu būtu piegājis pie tāda ļoti, nezinu, sena virsaiša cilts, jā, kuram ir ļoti daudz informācijas. Jā, un tāds pavisam īs video veltīts kokiem. Jā, viņi ir brīnumaini. Un sapņi piepildās. Ticam sapņiem. Jo viņi visi piepildās, agrāk vai vēlāk, tikai atliek, kā saka, palaist šo domu kosmosā no visas sirds, un sapņi piepildās. Un novēlu arī jums, lai arī jūsu sapņi piepildās, un jau pavisam drīz.